kā tu teiktu kādam, kas grib uzbūvēt būvniecības, celtniecības jomā vai ražošanas jomā, miljonus plus biznesu, ko viņam darīt? Neiet tur. Kāpēc? Nē, tas joks. Es domāju, ko es viņam ieteiktu? Sākumā vienkārši darīt. Vienkārši sākumā darīt, skatīties. Tāpēc varbūt ir cilvēki, kuriem sanāk, ir cilvēki, kuriem nesanāk. Bet es pateikšu, ka tā ir ļoti, ļoti sarežģīta nozara. Būvniecības celtniecība? Ļoti sarežģīta nozara. Ja tavs pamat biznesa ir Roofmaster, pareizi? Kā lai varētu pateikt, šobrīd, kur es esmu pats ģenerāldirektors, paldies tev, kur es esmu ģenerāldirektors, tas ir pagaidām uzņēmums, kur es esmu direktors. Jā. Man ir uzņēmumi, kur es esmu vienkārši kā investors, kā īpašnieks. Jā, tas ir ar mašīnu nomāšanu. Mašīnu nomāšana ir vēl šobrīd arī tāds saistībā ar nekustamo īpašumu, arī biznesiņš, teiksim, kur šobrīd mēs tur tā kā būvējam ar komandu starptautiskā līmenī. Tur. Bet ja viņš grib, viņš tev saka, es iešu. Es tev prasīju padomu. Es gribu iet būvniecības jomā, es gribu miljonu plus taisīt gadā, nopelnīt, gribu tur, 300,000 gadā. Ko tu man ieteikti darīt? Pirmā lieta, otrā lieta, trešā lieta, ceturtā lieta, pietā lieta. Pirmā lieta, es domāju, tajā nišā arī ir nišas, saprot, kurā nišā tu gribi iet. Vari dot piemēru kādu? Piemēru? Mēs esam plakanos jumtu eksperti, mēs esam plakanos jumtos, Latvijā esam līderi. Un mēs, principā, tagad pagājušā gadā sākām darboties Baltijā, un šogad mēs, principā, gribam nopietni iekarot Baltijas tirgu. Tieši ar plakaniem jumtiem? Tikai tie, principā, jumti, kas ir lielumā, futbola stadiona lielumā un varbūt pat lielāk. Ar lieliem. Kāpēc netaisi tos privātmājām? Tāpēc, ka tas laiks, ko tu tērē uz privātmāju, tieši to pašu laiku, to pašu resursu, es pateikšu, nevis laiku, bet resursu, tu patērēsi uz lielu, 20,000 kvadrātmetru jumtu. To pašu resursu. Protams, ka tur vairāk cilvēku viss, bet mēs koncentrējamies uz lieliem čekiem. Tas ir mūsu pamat biznesa, kā saka. Mēs tu droši vien arī daudz, es braucu uz apmācībām, atceries, bija kaut kāds treneris, kurš izgājuši tā izbārstīja piecīšus. Bija šitais te Bodo Šefers, Vācijas, ja? Vācu mentors, finanšu mentors Bodo Šefers, es domāju, ka tu viņu zini. Es biju agrāk pierakstīju, viņš pa finansēm ļoti, tāds guru, teiksim, tā skaitās. Un viņš izgāja uz skatuves un paņēma šitā te vienkārši piecīšu un tā izbārstīja piecīšu. Okay. Un gāja vienkārši lasījuši, teica, redziet, kur parastais cilvēks meklē piecīšu. Un es tērēju uz katru piecīšu, tērēju laiku, es koncentrējos, izvilku 500. Es koncentrējos 500. Tāpēc mans fokus arī uz 500. Es koncentrējos uz lielajiem čekiem. Un mans čeks katru gadu, obet vidējais čeks katru gadu pieaug vidēji pa 30-50%. Tad es principā eju uz arvien lielākiem projektiem. Cik tev šobrīd ir? Projekti? Cik bija pagājušajā gadā? Pagājušajā gadā mums bija vidējais čeks 46,000. Šobrīd mums ir vidējais čeks 68, ja nemaldos. Mēs šobrīd vēlkam pagājušā gada datus, plus mīnus. Tas ir vidēji, bet mums, protams, ir projekti, kas ir pusmiljoni, ir projekti, kas ir arī uz 20,000. Tas vidējais. Interesanti. Es esmu pierakstījis, tu mums baigi labāk. Jā, lieta, ko es runāju, tas B2B sales. Tas baigi svarīgi. Bet, tad pirmā lieta – nišu. Tev ir ļoti konkrēta niša. Man ir tikai konkrēta niša. Man patīk betonēšanas. Tev nepatīk betonēšanas? Bet mums džekas betonēšana, principā, tas ir vienīgais case, kur latvieši ir izgājis ārzemēs. Tas pats UPB, ir vēl džeki, kas ir spēcīgi Primex un tā tālāk. Ja? Ir vēl mazāk pazīstams kompānijas, bet tur ir, vairāk simts darbinieku. Viņi spēcīgi darbojas. Man vajag bruģēšanu, bet daudziem var pārdot. Tā tālāk ir jumti. Bet jumtu tēmā īstenībā es arī, principā, man tā kā ir mentors, tāds palīgs, kas ir agrāk Latvijā bija. Viņš bija Baltijā uzbūvējis lielāku jumtu uzņēmumu. Viņš pagājušā krīzē aizgāja, principā, beidzās viņam pasākums. Un mēs ar viņu runājām. Es viņam prasu, kaut kādu pieredzi, kā viņam gāja un tā tālāk. Viņš saka, ka principā viss tas pats, kas bija agrāk, 10 gadus atpakaļ, viss tās pašas problēmas tagad. Un vēl joprojām nav neviens, tā kā mēs skaitamies tā kā līderi, ja, tā kā, tajā nišā, ja, bet vēl joprojām neviens nav tur, neviens nav uzrāvies. Tā ir ļoti, ļoti sarežģīta nozara pat pa sevi. Vispār pat profesija kā tāda viņa ļoti sarežģīta, tāpēc, ka tas ir bīstams darbs ļoti. Bīstams darbs un jāsaprot to, ka tu taisi apjomu un ka mēs taisam apjomu. Mums plus mīnus sezonā vienlaicīgi ir 15-20 projekti kaut kādās 10-15 pilsētās darbojamies. Ja? Un principā nākamā gadā mēs gribam reiz 2 reāli to visu uztaisīt, tāpēc, ka mēs ejam Lietuvu Igaunijā ārā. Un tālāk tu jau vairs nespēji izkontrolēt katru cilvēku, kā viņš rīkojas, ko viņš dara. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti liels risks, attiecīgi tas risks arī maksā. Un viņš kādreiz var maksāt dzīvības un navas jautājumu.
Nu tā. Un arī tajā kompānijā viņiem bija nelaimes gadījums, un tas nelaimes gadījums pamatīgi iedragāja, teiksim, kompāniju. Un jārēķinās, un tur tiek tiesāts direktors, ja? Kaut gan direktors to darbinieku pat redzējis nav. Ja? Nu, tā. Kas darīja to reāli? Tieši tā, un tur vienkārši... Tu esi atbildīgs, uzņēmums atbildīgs, vai? Tieši tā. Ok, pirmā lieta niša. Kas ir otrā lieta, ko teikt? Otrā lieta, es domāju tā, ja es tagad ietu, ar savu apziņu. Jā, tieši kāds ja jauns vizītes sāka. Es obligāti atrastu kaut kādu labu piemēru un aizietu vienkārši parunātos viņu. Tu apsītos tajā nišā. Jā, tā ir nišā. Labi piemēru, un iet ar viņu vienkārši runāt. Vai runāt, vai sliktākā gadījumā, ja es nerunātu, jo lielākā daļa baidās runāt, ja, tad vienkārši izpētīt, paskatīties, kas forši, kā viņi darbojas, kāds viņiem mārķins, kāda viņiem rezultāti, kā viņi darbojas, kā viņi sev pozicionē un tā tālāk. Tāpēc, kad biznesā ļoti svarīgs ir pozicionējums, kā tu sev nopozicionē. Tāpēc, ja tu ej vienkārši nosacīt būvniecībā vienkārši būvēt, tad tu pazūdi starp visiem. Ja tu ieej reāli būvniecībā un tu dari kaut ko konkrētu nišu, tad tajā lietā tu vari izaugt, nosacīt īsā laikā par spēcīgu uzņēmumu. Jā, mums ir labs piemērs, tas Datsons klients, viņš ražo moduļmājas. Viņš pats nepārdod. Viņš ražo, viņam ir izplatītāji, un viņš ražo 200 mājas mēnesī. Citi tā knapi vienu pārdod. Tad viņš arī nišēts. Tieši karkas mājas, viņš ražo, viņš pārdod tālāk. Tas labs piemērs. No, jā. Ok, tad izpēt kārtīgi, viss pozicionējums, kas nākšais, ko tu ieteikt? Nākošais? Tad es uzskatu, ir jāsāk. Protams, kad atkarīgs, cik lielu biznesu tu gribi veidot, pa lielam es uzskatu, jātais fin modelis. Ja, tad fin modelis, es taisu plānotos ienākumus un plānotos izdevumus pa mēnešiem. Cik es pirmā mēnesī, kuras tur tērēšu, man tur būs tik reklāmā, tik tam, birojas sekretāri, vēl kaut ko, ja? Tu aprēķināt, cik man vajag ieņēmumu. Tas ir pamatā reāli, vispār, jebkur biznesa pamatā. Cik vajag ieņēmumus? Protams, jā, cik tev vajag ģenerēt ienākumus, lai tu to vari nosegt. Vai nu tu sākumā ieguldi savu naudu, to jāsaprot, cik ilgi cik tu vari savu naudu izvilkt. Ja? Kurā brīdī tev vajag sākt ģenerēt ieņēmumu, lai tu varētu tālāk dzīvot. Tas ir, principā, es uzskatu, pats svarīgākais biznesā ir cipari. Es to sapratu, nostīt 5 gadus kaut kāds atpakaļ, kad es arī tur, es patstāvīgi kaut kur mācos. Un man ir visādi mentori, kas man palīdz visādas lietas. Un bez finansēm biznesa nav vienkārši iespējams. Tu vienkārši nespēji kontrolēt biznesu, ja tu neredzi finanses. Kas ir galvenais Kas ir galvenais cipars? Pats galvenais cipars biznesā, protams, ir peļņa. Peļņa, rentabilitāte. Ja? Tas ir kapitāla ieguldījums, kapitāla atdeve pret kapitālu. Tu iegūti kapitālu, cik tu no tā atgūst atpakaļ. Ja? Bet jebkurā gadījumā pats prioritātais ir, protams, peļņa un tālāk tur ir tālāk apgrozījums, rentabilitāte. Tālāk mans biznes ir ļoti ciparos. Ja es atceros, tagad es pie tevi biju, es aizvērtēju, tu tik daudz tabulas, visādas grafikas tāds. Un es atceros, tev tur rādīju, prasīju, tu man tur stāstīji tas klāsts. Jo tu vēl tur pateici, ne? Jā, es tur pateicu. Jā, man bija tāds ļoti smags gads, pusotrs gads, kurus tagad no turienes, teiksim tā, no tādas arī dziļas krīzes izlīd ārā, bija visādas problēmas, kas bija saistīts principā ar mūsu nekompetenci un ar to, ka mēs vienkārši nespējam kaut kāds projekts norealizēt. Un tad projekti, ir kompānijas, kuras vienkārši neiztur. Jo būvniecībā jārēķinās, tev var būt 10 projekti. Un viens projekts, kur tev ir ļoti liela sarežģījuma, un tad tā projekta vienkārši var bankrotēt. Tur katru gadu tādas kompānijas, šogad arī ir pāris kompānijas, kur ir vairāk 100 darbinieki, vairāk 100-200 darbinieki, kur principā visus bankrotu. Dēļ viena vai 2 projektiem. Un tas publiski visiem ir zināms, tādas kompānijas. Var paskatīties, katru gadu tādas kompānijas iet bojā. Jārēķinās, tā ir tāda niša, kur diemžēl tā var būt. Okay. Tāpēc es uzskatu, ir ļoti svarīgi, lai tu seko līdzi visām kompānijas finansēm, visiem rādītājiem, jo tā ir kontrole pār biznesu. Tas ir kontrols caur cipariem. Es nesen biju pie viena savu draugu, kas kaut kāds 60+ gadā vizītes, un viņš man rādīja un mācīja, ko man vajag izdarīt, un es arī ieviesu to. Mēs ieviesam sev tādu PNL aktu, kur mēs datus rakstām reizi nedēļā, bet mēs pāriesim uzreiz dienā, ka mēs zinām visu, lai mēs zinām net operating profit, un tad, other expense, piemēram, mēs nopirkām kursu, piemēram, 18 štukām, bet mēs to neliekam kā other expense zem, restīvi
Bruto peļņas. Un es tagad gribu zināt, cik man ir bruto peļņa vizītī. Jo iepriekš es nezināju to. Jā, protams, tas ir normāli. Pirmos gadus viss darbojas entuziasmu. Jā, un 21. gadā es vēl reiķināju visu ar PVN, un likās, tas arī tas bija vispār tāds prikals. Man liekas, sapratu, ka tas nav not real money. Jā. Tas sākumā es domāju, tāpēc saku, sākumā, ja pilnīgi iet jauns cilvēks, kurš iet uzņēmējdarbībā, es domāju, sākumā vienkārši uz entuziasmu vajag močīt. Vajag močīt vairākus gadus, vajag vienkārši attīstīt produktu. Pēc iespējas tas pats, ko tu darīji, un tas pats, ko es darīju, un lielākā daļa to dara. Strādā uz produktu, attīst produktu, lai tavu produktu iemīl, lai tavu produktu pamēģina. Tu, protams, caur kļūdām mācies, nostiprini savu produktu, lai viņš ir pietiekoši spēcīgs, ka tu vari garantēt cilvēkam rezultātu. Un tad, kad ir rezultāts, tev sāk veidoties kaut kāda komanda vispār, un tad tikai tev vajag sāk iedzināties ciparos. Jo sākumā kāda cipara? Vai dabūt klients? Tieši tā, pirmos gadus. Tāpēc jautājums, ja es tagad teju biznesā, mēs tagad veidojam nekustamā īpašuma projektu, kreatīvu tādu ar finanšu sfēru saistītu, ja, un tur mēs pavisam savādāk. Mēs tur taisam plānu, finu modeli, plānojam uzreiz komandu, tur uzreiz nāk tur vairāk 10 cilvēku un tā tālāk. Tur mēs jau ejam pavisam savādāk iekšā. Tāpēc, ka man jau ir pieredze, jau saprotu, es jau šobrīd eju apzināti kaut kur iekšā, es saprotu, kur es gribu veltīt savu laiku, ja, attiecīgi es saprotu, ko es tur varu ieguldīt un ko es gribu saņemt no tā pretī. Atgriežoties atpakaļ, mēs taisam to būvniecības biznesu. Niša mums ir, mēs izpētam, mēs uztaisam finanšu modeli, mēs zinām savus ciparus, kā mēs dabūjam pirmo klientu, kā tu dabūji pirmo klientu, ko darīt un interesē. Jo tas svarīgi, dabūt pirmo klientu, dabūt naudu. Dabūt pirmo klientu, lietas reklāmu, prasīja pazīstami. Principā es uzskatu, būvniecība ir tirgus, kas principā būs vienmēr. Būvniecība vienmēr darbosies, vienalga, jebkuros apstākļos. Tad tev vienkārši vajag atrast kaut kāds darbinieks, kaut kādu komandu, tu vari sākumā ņemt ārpakalpojumā vienkārši. Vai pats pārdot? Nesāk pats pārdot, nemēģināt pats pārdot. Pārdot pats, protams, ka loģiski sākumā vajag pārdot pašam. Tu teici reklāmas, kādas reklāmas tu taisi? Kādas reklāmas? Tavējās reklāmas. Tā strādā, ne? Jā. Tā strādā. Protams. Es varu tā pat darīt. Jā. Man bija viens, mēs ar to pašu džeku, es runāju iepriekš, viņš mums stāstīja, ko viņš sāk darīt. Viņš jau bizīt, viņš tāds, pirmā lieta, paid ads, tāpēc, ka organiks vienkārši tur, viņš strādā tur organiki, bet, lai uztaisītu tur multimiljonus, nereāli, ļoti sarežģīti. Tev jābūt kaut kādam super famous guy, kā Mr. Beast vai tiem tur visiem influenceriem, kur, es jums neesmu, man nav daudz sekotāju, vispār nav tur ne tuvu kādiem citiem Latvijā. Bet es domāju, kas ir pamatā, kā Latvijā, reāli mūsu populārākā platforma ir SS. Jebkurā gadījumā. Bet tā ir. Viņš strādā. Un nevajag tur domāt, ka, ka SS ir tāds vai šitāds, bet realitātē SS pēc statistikas, cik tur 78% cilvēku tur katru dienu iet iekšā. Katru dienu. Latvijā? Ja? Bet klausies, viss pasties, autobiznesa, celtniecība, jebko nopirkt, pārdot. SS. Bet loģiski. Tāpēc vajag sākt ar tādām platformām. Tu esi dabis kā klientu SS? Protams. Tagad pagājuši darīju? Es nezinu, mums tur patstāvīgi arī advertisings iet arī. Arī jā? SS? Patstāvīgi, loģiski. Tur daudz cilvēku. Mēs tādu detalizētu konversiju mums nav, bet, teiksim, tas es uzskatu tā, tev tur vienkārši jābūt arī. Tev jābūt visur, un tad tu kaut kur, teiksim, darbojies. Viss notiek. Jā. Tieši tā, bet komerces biznesā mēs esam industriālajā, teiksim, tajā tēmā, es domāju, mēs tur ar 70-80% klientiem jau strādājam.